Čau, čau, labrīt, draugi Rakari. Nu ko, atkal Spānija, tāpat pludmala. Šodien naktī lido mājās. Tā man nav miers. Atnāc bišķi agrāk, jo nestaigās pa sauso. Staigās gar pašu ūdeni. Uzlikt devusam anteni. Tie, kas nezina, anteni vajadzīgi, jo es iebāžu ūdeni spolīt. Kaut kā 10 ceņu, viņam pazūd vailesas signāliši un es nedzirdu neko. Bet es bliezīs gar pašu ūdeni un bliezīs baigi tālu. Jo visi tie smukie atradumi bijuši pie ūdeni. Es te aizlaidu aiz stūrīt, re? Pie palmām. Vai jūs man dzirdi? Ciāk, te vējš puš. Vējš puš no krasta. Vot, cerams, ka es visu pateicu. Puika palika mājās. Es aguņš. Un, nu jā, bliežam ūdenī. Un skatāmies, kā mums ies. Kaut kāds mazišs signālišs bija un vadiņš, elektriķīts. Ņemam ciet. Es te iet šitā pa to slapjo. Bišķi augšalējā. Jo, ko uziet augšu, tur ir pils ar korķiem. Tad mēģinās te atrast pa šito malu kaut ko. Kaut kādu maziņu kniedīt. Labs signālišs un pik un kniedīt. Un te arī mums pirmais korķīts, C burtišs, signālišs 61. Tepat tāda akmeņa blaksi. Tas būs kāds aliņa. Aliņa attaisamais, kā vienmēr. To te daudz, te tāds. Nu, tīrs 61, jā, un reku ir mūsu priekšnieks. Mūsu priekšnieks. Bija foršs signāls un šitāds stienīts. Nemaz suvenīri nav jāpērk. Kāds smuka flīzīt noslīpējusies. Jūra. Jā, būs suvenīriši. Kaut kāds šitādu mazu lapiņu atrada. Kaut kas kaut kam ir bijis. Nu kas te ir? Negribas nemaz smaidīt. 85, 86. Nu te jābūt Eirikam kādam. 85. Ir beidzot kapiņš, ibitīt matos. Kapiņš melnā strīpi beigusies. Ejā. Tādu gabalu nonācis ir. Pāris kilometru un dabūja 20 eiro centi. Ja viņi te viens ir, tad ir jābūt vēl. Jo tur, kur es staigā, tur ir viss aizskalots. Tur ir baigās smilti tādi mīkstiņi. Te ir cietāk. Labi, vēl līdz ostai ir tālu. Izlīt bišķi no ūdeni un mums bija signāls un hejā, draugi. Tik pie viena laikam, jā. Viens Eiriks. Gar ūdeni nekas nav. Pastaigās te pa sauso, kamēr cilvēki vēl nesauļojās. Kamēr nesauļojās, neviens panāks te gar tiem krēsliem un te bija. Atkal būs kāds kapiķis. Te viņi tas drēbs nomet. Tas drēbs viņi te nomet un tā viņam viss te izbirsti, pitīt matus. Kas ir, ka nevar pacelt? Ir kaut kas. Ir kausā, mums grab kausā, un kas mums grabā 10 eiro centī. Ja centu nekrāsī, pie Eiriku netiksī. Tepat apakšā pie paša krēsla bija pārāk kārā viens smēķis un atkal augstais tonīts. Un ir kaut kas. Un te mums ir 50 eiro centi augi. 50. Sadzirdēja man kāds. Sīk naudiņas nenāk. Varbūt vēl viņam kaut kas bija izbirs. Vai tas bija pēdējais viņam makā. Ieliek makā kapiķi. Ieliek makā grezenti.
Un caurais maks izkrīt, kapics izkrīt un gredzentiši arī izkrīt, bet tā ir teorija, praktika ir dik. Staigā entos kilometrus daļ 2 eiro. Bet, nu... te ir kaut kas atkal. Kur viņš ir? Kur viņš ir? Labi. Jo, redzēji ko, draugi? 2 eiro. Redz, cik smuki. Kā te izskatās, es te baigo gabalu aizgājis. Man viesnīca ir tur, prom, viena no pēdējām tur. Te visi pludmales, te gājēji celiši. Te skrien, peldās. Bet tulītēs uz kaut kādu 9, te jau būs meiči pliki pupi, un tad jābūt zeltam, jo tas ir tāds tā kā makšķerniekiem, kas satiek sievieti pa ceļam uz copu, tad ir labi copu, ja vīrieti tā nav. Man ir jāredz pliki pupi, tad jau kaut kas būs. Labi, baucam, tur jau vairs nevar staigāt, jo tur jau salikti mīkstie, šitie, kur vēl nav apsaimniekotāji, te vēl var ting nobliest. Nu, bija signāls 90. Es jau domāju, nu būs. Šeit tev. Laikam, kā papildinās autoparku. Uj, jop, cik razi. Šitas ir baigais dambs. Šitas ir baigais. No Spānijas laidis šitas mājās uz Dāniju. Dānijā stāvēs autoparkā. Redzēji ko? Tā virsbūna alumīnija, viņš nenormāli skan, ping, ping. Ņemam ciet. Pie smukumiem, pie gunča, šitas būs gunčam aparāts. Nu ko, draugi? Laikam kaut kas ir. Te patās te krēsli pavilkt apakaļ. Bet varbūt tas ir, varbūt nav, es nezinu. Jūs redz, reku. Tā, reku, šinī vietā. Šinī vietā. Te pat izrak. Šinī vietā. Ir, draugi. Tas ir riņķīts. Bet tas ir alumīnija riņķīts. Alumīnija riņķīts. Nu kā? Bet ir pirmais ir smuks skanēja. Din. Kādam bērniņam nokrits. Bet nu, liekam pie gunča. Gunča burās. Es redzu. Gunča pēdējā diena. Siltajos zemēs. Eku gredzentīši, re? Ejā, liekam iekšā. Gunča. Karinam klāt. Šis ir vēl viltotais. Auti šī kapiķi. Tā pa biškam. Gribējās pie ūdeni, bet pie ūdeni nekā nav, draugi. Mums ir kaut kas kausiņā. Un aka 2 eiriki. 2 eiriki. Atkal augstais tonītīs. Kas tas tāds? Kaut kāda puķīte. No kaut kāda bižuka. Re? Tā ir bijusi sprādzīta. Te ir kājiņa bijusi. Čiki, kaut kas ir pazudz. Labi, gunča, krāsa vīstā. Dodam virsū. Atslēdziņas. Kāds ir nav ticis istabā. Kādam jālienāka pa logi. Šito jau filmē, jo man tāds signālis un es tā ar aci redzu. Es jau ar brillēm šodien. Cerams, ka nebūs, reku ir vārnai kājas, cerams, ka nebūs vārnai kaka. Bet man liekas, ka kaut kas te spīd ārā. Ejā. Kāds smukuls. Pārplīsis tikai. Kāda rociņa virsū. Tas ir asasiena. Kā grozās vēl tā acis iekšā, ne? Viņi grozās tāds. Labs. Ņemam ciet. Te mums interesants kapiķis izlec, draugi. Interesants. Kas tas tāds ir? Game. Vai acis spīd pakmans. Jūs redz, jā? Pakmans virsū. Te otra pusē game kaut kas tā. Labs. Žetons. Gunčam būs savs laimes žetons. Pašam gunčam būs laimes žetons. Kapeiks jau viss, es jums negribu rādīt. Te tikko izrak 1 eiriku un pie pat blaks. Atkal. 2 eiriki.
Šodien būs labi salasījis kapiņas. Gribēju iet pa ūdeni, tur nekas nav uznācis augšā. Es uz šito pludmali nebiju bijis. Bet te ir lieta tāda, ka reku elektriķi tur ņemās pa augšu. Te baigais kabelis iet. Un visu laiku ārdās. Es domāju, ka tiem lētiem detektoriem te viņš nesaprot vispār, kas notiek. Man ir forši, es te bišķi noregulēju, atkalibrēju un čotka. Jā, 1 eiriks, 3 eiriki vienā vietā. Kāds te vibrators izlec. Ap visu šķidrumu. Pīp. Šis ir ritīgais pro. Profesionālais. Metam ārā konteinerā. Kaut kāds interesants atradums. Kaut kāds bumbuls. Kādam makšķerei svarīgs bijis. Šitāds te. Bet krāsainais. Šitas ir mellais, bet apkārt ir krāsainais. Tepat gar pašu maliņas uznāca augšā. Visāds kaks un akā kaut kāds signāliši un apskatās saka, kaut kas izkrit. Bet mums ir gredzentiņš. Bet tas ir kā bērnu gredzens. Tas ir kā bižuks. Otrais bižuks šodien. Karsts paliek. Tā domi. Vai neelīs nopeldēties. Vai kā. Vai guņčā tev 2 gredzeni. Bet tie nav īstie. Smuki, tepat uz pašu maliņu. Tepatām. Es tepatās iet mājās jau. Un tepat uz acis reku akā. Kaut kas ir. Paskatās. Kas pa auskar. Uz acis. Tepat bez šitā stāvēja ārā. Vēl nevar nobeigt to racienu. Bet te kaut kas ierakstīts iekšā. Te kaut kas ir rakstīts. Ejam mājās, skatāmies. Es neredzu savu brilli, bet ir. Meitenīt pienāca klāt, man prasīja, ko es daru. Un momento. Atdos viņai vien gredzentiņu to bērnu. Alumīnija gredzentiši. Uzliks pirkstā meitenei. Thank you. Va? Thank you. Atdev meitenei tev mazu alumīniju gredzentiņu. Arrivederci! Vat, meitene priecīgi. Jānoņem kamera. Karsts cik elle. Es te pie tāda bāriņa pienācu. Man ir kaut kas kausā. Kad nenākam migos necem prom, paskatās, draugi. Tas ir rīžīgs. Blin, tas ir rīžīgs. Medaļoniši. Paskatās. Ķēdīt izplīsos, reku provu apakšā. Hai, tu nos gučā, blin. Es nezinu, blin. Labi, nav ko priecāties. Tas video būs baigi garš, bet viss metam mieru, ejam mājās. Galvenais veči tur aiz muguru pa vienam plikiem pupiem. Un es tā paskatījos un es tā galvā domāju, mamelis ar lieliem cičiem, baigo punci. Es domāju, jābūt ir tas zelta un 2 minūtu un ir. Un, kur viņa aizgāja, viņa tur sauļojās. Reku ir, sarganās stringerēs. Ejiet, mamma, ejiet, muči, es saku paldies, viņa rižīgs mājās. Buļļien, tas ir tas kaivs, jo tu kā roka, tad paceļ sūd, kā saka, kak. Bet tas brīdis, tas zibens, visstiprākā narkotika ir, kad tu ieraugi kausa un tu viņu ieraugi, šeit pilīgi. Un tas brīdis, tas mili, es nezinu, 100 daļa no sekundes. Un tas ir tas kaivs. Bet labi, nav ko priecāties. Paldies, draugi, kas noskatīsies līdz beigām, bet ir. Ejam mājās, liekam atradums kaudzītē. Visi salikts uz galdiņu smuki. Nu tad paskatāmies, ko tam mēs šodien sarak. Apskatās. Veseli čup. Viens pīpini. Jā, man pagod. Čau. Šitas bija pēdējais racens šī pludmalē. Blin, es saku, 1 nedēļa vēl pa īsi. Paskatās, kā guņš smaid. Viņš grib arī, viņš saka, jārok, ko tu tur guļ.
Bet paskatās, šitas baigs smagā bumba. Krāsainais, nu to nevedīs, to apstās te, korķi, viss rokamē. Ir ka čārkst, bet tikas smuks skan. Šitie mazie kakuči, šitie bija ūdenī, šoreiz šitos mazos kakuči rak ūdenī, jo es no sākuma gāju pa ūdeni. Tad es sapratu, ka tur nekas smagāks vairs nav, ka tikai mazie kakuči. Atslēdziņi, šitā, izrak vien eurocenti, 5 laikam, jā. Es viņas nekad mūžā nerogu, es šoreiz viņu izraku, tāpēc, ka man pienāca klāt viena dāmīte, kurai tur tās telts pieder, viņas jau nevar mietiņu atrast. Es raku mello un izraku mello. Kāpēc? Stikliņu paņēmu. Apskatos, kas pa aparātu. Šito mēs ņem numurs nost un dzen uz Dāniju. Liekam Dānijā uz plauktiņu. Tā, kapiķi. Kapiķi interesanti. Šitāds trāpījās viens, pagai jūs redz. Tas ir angls laikam. Šitas laikam kaut kāds penī. Šitais ir arī 10. Pence. Kam ir pence? Nezinu. Šitāds smuks. Šito atdos puigam šis ir apskaties Ponlapalabraga gamme. Pakman, zin tā spēle, un tad šitas te arī tas trakais, kas ēd nost. Ņemam ciet, smuks. Tā linam. Šito man nopīkstēja, un es uz aci jau redzēju. Man uz aci jau bija šitais te. Tā pievilks smuku, rekā tā rociņa, retā, pret ļauno aci, bet galēc prikals, ka viņi grozās, re. Bolīties var. Labs. Tā, un tad jau sākam ar šitiem. Šito es paņēmu kā suvenīriņu. Pielīmēs magnētiņu, būs mans suvenīriņš no šito pludmalu. Tad, jā, Eirika vēl. Šodien salās ir ritīgi Eiriks, jo bišķi pamainīja vietu, pastaigāja gar tām guļvietam. 17,4 eiro. Hejā, atkal sievai sviestmaizes nav jēļa. Sanāks kaut kas labāks pa āboļiem. Tā. Bižotērija gredzens. Jūs, draugi, redzēja, vienu gredzentiņu atdevu meitenei. Super, meitene priecīgi, tā man atcerēsies visu mūžu. Vot, auskariši, smukuls, tās tur traktoru pēdā stāvēja. Sieva saka, kāpēc nav otrs, kur ir otrs? Jābrauc ākās šurpām, jāmeklē otrs būs. Ar šitā iekšā rakstīts ir tā, šitā, draugi. Neatdot, ka viņi fotčē bija smukāk. Iekšā tur rakstīts ir. Pagašajā gaismīdē. Iekšē rakstīts stīl, metāls. Karačēt, celmetāls, teiksim. Celtenais celmetāls. Šitād puķīt, tā ir bijusi kaut kur klamburīts, vai kaut kāds. Tā ir matsprādzīt bijusi, laikam, jā? Kaut kā čik, kaut kā ciet. Arī smukuls. Tā. Nu, un tad, draugi, piedomēju. Barbara Streisand. Kur tu paslēp, Gunčā? Tev aiz muguru. Pam! Viņš saka, ko tu te dara, man izgāz no krēsla. Sorry, Gunčā, ja iedošu buču pēc tam, bet to apskatās. Un galvenais, ka te ir Svīden rakstīts Svēden virs uz Zviedrs, jo Dānijā šitāds es roku. Bet Dānijā viņi 300 prova 8 karāti, bet apskatās, kā šite izdils. Kādā drāti nesais, tam jau bija jau jāpazūd. Un, draugi, jūs paskatās. Es pieliks bildīt. Redz, apakšā no labās puses, otrais aiz to aud ir 18 karāti, draugi. Barbara Streisand, labais. Metam uz šitos svariem. Tā, sveram. Hejā. 2,5. Ha! Labs. 2,5 gramu, tā kā no gaisa, 18 karāti. Pum. Labi. Nezinu, ko lai saka. Teikšu visiem, kā vienmēr, nevilkšu garumā. Paldies, ka visi noskatījās līdz beigam. Pēdējais raciens Spānijā, šī pludmalē. Nākušais video būs kopsavilkums pa visiem racieniem Spānijā. Tur mēs uzliks visus galdu. Cerams, ka uz robežu man neķems neko. Un teikšu, ka vienmēr, draugi, ir akarī. Liekam šīt uz augšu, rakstam komentārus, padalāmies ar video. Tie, kas tev piesekojuši, piesakojam. Padalāmies ar video tāpēc, lai redz, ka ir tāds dullais Latvijas rakars, ir bitīt matos un dod virsū. Tavai, čau visiem! Pū!